Fotogrāfs Gunārs Binde ir Latvijas vizuālās kultūras leģenda. Cilvēks, kurš iemācījis skatīties dziļāk par redzamo. Viņa darbos gaisma un ēna kļūst par valodu, kas stāsta par cilvēka būtību, trauslumu, spēku un skaistumu. Mani visvairāk iejūspina manas skaistās meitenes, latviešu meitenes. Mans galvenais, tāds sižetiskais virziens fotogrāfijā bija sieviete. Cilvēks vispār un sieviete galvenokārt. Tas man iejūspina ļoti. Gunārs Binde savos darbos iemūžinājis ne tikai laikmetus un sejas, bet arī garīgo telpu, kurā dzīvo latviskā kultūra. Mana fotogrāfija ir tēlēnā fotogrāfija. Tas, kas ir mākslas darbā. Un mākslas darbā izteiksmes līdzekļi, tās ir alegorijas, metaforas, pārspīlējumi, vispārinājumi, paraleles, fantāzija. Tas ir tas, kas visu laiku mudina un priecē, kad izdodas. Viņa fotogrāfijas ir kā dzeja gaismā, izteiksmes brīvības un radošā gara simbols, kas turpina iedvesmot paaudzes. Fotogrāfija ir teātris, ir glezniecība, ir tagad īpaši jau krāsainā fotogrāfijā. Fotogrāfija ir arī literatūra, dramaturģija, tas viss ir fotogrāfijā iekšā. Gaisma ir izteiksmes līdzeklis, galvenais. Arī nosaukumā foto vārds tulkojumā nozīmē gaisma. Tā kā lūdzu, nav nekur jāmeklē.